2004. gada 18. maijs. Kāds alpīnists lūdza pēdējos divus vīriešus, kas bija kopā ar viņu Everestā, neatstāt viņu. Pirms 2 stundām viņš vēl smaidīja. Tas, kas notika šajās 2 stundās, ir atkarīgs no tā, kurš to stāsta. Laipni lūdzam uz galējības robežas, kur uz spēles ir ļoti daudz, bet neviens nav tikai virsraksts. 2003. gada beigās. Atpakaļ Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā. Šis vīrietis, Dr. Nils Antezana, piedāvāja savam gidu pilnībā apmaksātu ekspedīciju Everestā ar apmaksātiem lidojumiem, ekipējumu un šarpām. Turklāt $10,000 prēmija, ja abi atgrieztos mājās dzīvi. Gids bija Gustavo Lisi. Viņi bija kāpuši kopā Andos, un Gustavo tīmekļa vietnē bija norādīts, ka viņš sasniedzis Everesta virsotni 2000. gadā. Tas Nilam bija pietiekami, lai uzticētu viņam savu dzīvību. Šī bija viņa pēdējā iespēja sasniegt pasaules augstākā kalna virsotni. Viņam nebija ne jausmas, ka šis gids kādu dienu būs iemesls, kāpēc viņš nekad neatgriezīsies mājās. Līdz 2004. gada pavasarim Nils un Gustavo devās uz Nepālu, un alpīnisti bāzes nometnē vēroja, kā šis mazais sirmiem matiem vīrs lēnām kāpj augšup un lejup pa Everestu, aklimatizējoties. Daudzi no viņiem brīnījās, ko viņš vispār tur dara. Daži būtu teikuši, ka viņam vispār nav ko darīt uz šī kalna. Bet no otras puses, daudziem cilvēkiem tajā sezonā vispār nebija ko darīt uz Everesta. Līdz 2004. gadam bāzes nometne bija pārvērtusies par kaut ko līdzīgu beztiesiskai pierobežas pilsētiņai, nevis ekspedīcijas postenim. Tajā sezonā kāpēji nesa kravas uz savām augšējām nometnēm, apraka pārtiku un skābekļa balonus zip-tipa teltī, 26,000 pēdu augstumā, un atgriezās tikai, lai veiktu īsto virsotnes mēģinājumu. Taču atgriežoties, viņi atklāja, ka viņu baloni un pārtika ir nozagta. Kalna otrā pusē kāds ekspedīcijas vadītājs savā nometnē piekāva savu sievu līdz bezsamaņai, kamēr viņa komanda skatījās un neko nedarīja. Policijas tur nebija. Nebija noteikumu, kam kādam būtu jāpakļaujas. Everests 2004. gadā bija vieta, kur vienīgais, kas tevi pasargāja, bija to cilvēku raksturs, kurus bija paņēmis līdzi. Tāpēc Nils paņēma līdzi 3 no labākajiem gidiem, ko varēja nolīgt par naudu. 2 pieredzējuši šarpas, Big Dorji un Mingma, kuri abi jau iepriekš bija stāvējuši uz virsotnes. Un viņam bija Gustavs, viņa gids un draugs, kas sniedz atbalstu. Līdz maija vidum prognozes rādīja, ka augšā vējš pierimst un atveras rets laika loks virsotnes sasniegšanai. Un tā 2004. gada 17. maija naktī no pēdējās nometnes 26,000 pēdu augstumā Nils Antezana ieslēdza galvas lukturīti un sāka kāpienu pasaules virsotnes virzienā. Virsotnes nakts sākas ap 10 vai 11 vakarā, jo ceļš uz virsotni no 4. nometnes ir 12 stundu kāpiens. Ja viss norit labi, tev tur jānonāk līdz rīta vidum vai agrai pēcpusdienai. Un tad gandrīz uzreiz jāsāk kāpt lejā, jo tev vajag pietiekami daudz dienas gaismas un pietiekami daudz atlikuša pudelēs pildīta skābekļa ceļam lejup. Katrs pieredzējis alpīnists Himalajos zina, ka virsotne ir tikai pusceļš. Finiša līnija ir telts, kur tu atstāji. Nils pavadīja visu nakti kāpjot augšup, ļoti lēni. Viena zābaks, viens elpas vilciens, kamēr ātrākas komandas viņu apdzina tumsā. Ausa rīts. Rīts turpinājās. Komandas, kas bija sākušas pirms viņa, apsteidza viņu ar biedējošu ātrumu. Bet viņš nebaidījās. Tieši to viņš bija ieplānojis. Un apmēram ap 10:00 no rīta 2004. gada 18. maijā Nils Antezana uzkāpa pēdējos pāris sniega soļus un nostājās uz Everesta virsotnes. Viņš to beidzot bija paveicis. Viņš tagad bija viens no vecākajiem cilvēkiem, kas jebkad tur stāvējuši. Vīrietim, kurš bija sasniedzis savas medicīnas karjeras absolūto virsotni un tikko bija iztērējis bagātību, lai apietu gadiem ilgu trenēšanos Himalajos, stāvēt pasaules virsotnē noteikti šķita kā vislielākais apliecinājums. Viņš bija nopircis savu pasaules rekordu, un viņš grasījās to izbaudīt. Lielākā daļa kāpēji pavada tur augšā varbūt 10 minūtes, lai ātri nofotografētos pasaules virsotnē pirms dodas lejā, jo tur nav pietiekami daudz skābekļa, lai cilvēks varētu izdzīvot, neatkarīgi no tā, cik sagatavots vai motivēts esi.
bet ne Nils. Nils uzņēma vienu fotogrāfiju pēc otras. Viņš baudīja skatu kā vīrs uz viesnīcas balkona. Šis 69 gadus vecais vīrietis, kurš pilnīgi noteikti nevarēja atļauties, lai kaut kas noietu greizi, palika virsotnē 35 minūtes, tērējot savu ļoti ierobežoto skābekļa krājumu. Un neticami, augsti apmaksātais gids, kuru viņš bija paņēmis līdzi, vienkārši stāvēja un ļāva viņam to darīt. Beidzot Nils deva Gustavam signālu, ka ir pienācis laiks doties lejā. Un sākumā nolaišanās izskatījās tieši tā, kā jūs varētu gaidīt. Gustavs teica, ka viņš devās pa priekšu, pārbaudot nostiprinātās virves, pirms pats piesprādzējās. Aiz viņa nāca Nils, uzmanīgi laižoties lejup soli pa solim. Abi šerpasi palika tuvu un nolaidās kopā ar viņiem tajā pašā lēnajā, izmērītajā tempā. Augšā virsotnē aiz viņiem pazuda, un 4. nometne bija tepat lejā. Teltis izskatījās kā dzelteni punkti uz bezgalīga akmens un sniega okeāna fona. Izskatījās, ka līdz tai varētu tikt varbūt līdz pusdienlaikam. Bet kaut kur virs klints izvirzījuma, ko sauc par dienvidu virsotni, mazāk nekā stundu pēc nolaišanās sākuma, tas notika. Nila labā zābaks aizšāva garām pakāpienam, uz kuru tas bija vērsts. Neviens vēl neko neteica, jo vēl nebija pamata panikai. Varbūt Nils vienkārši bija noguris. Protams, ka viņš bija. Viņš tikko bija pavadījis gandrīz 12 stundas kāpjot uz augstāko punktu uz zemes. Bet tagad, ik pēc dažiem soļiem viņš apstājās, atbalstījās uz savām nujām un caur skābekļa masku ieelpoja vairākas dziļas elpas. Un tagad pauzes kļuva ar vien garākas. Tagad viņa svars sāka slīdēt sānis pa nostiprināto virvi, gluži kā piedzēries cilvēks, kurš nespēja saprast, kur ir augša. Big Dorji un Mingma pienāca viņam klāt no abām pusēm. Un nedaudz zemāk, kad viens no viņiem uzrunāja viņu, atbilde, kas atskanēja, bija ar neskaidriem un sajauktiem vārdiem. Viņi zināja, kas notiek. Nila galvaskausā viņa smadzenes pietūka un noteiktā secībā atslēdza funkcijas. Vispirms līdzsvars, kas bija zābaks, otrkārt runa un treškārt spriedums, un pēc sprieduma viss pārējais. Nils bija klīniskais patologs. Viņš bija pavadījis gadu desmitus pētot cilvēku ķermeni, bet kad viņa smadzenes uzpampa un atņēma koordināciju, viņa vienīgā reakcija bija vēl vairāk balstīties uz savām nujām. Viņš turpināja mēģināt iet, it kā viņa vājošais ķermenis būtu tikai neliela neērtība. Un tad viņš pagriezās sānis, lai lūgtu Gustavo padomu, jo tieši šādam gadījumam bija rūpīgi izvēlēts kompetents gids, samaksāts par viņu aprīkojumu, un $10 000 prēmija bija paredzēta tieši tam, lai profesionāls varētu stāvēt blakus Nilsam brīdī, kad viņa smadzenes sāka atteikt. Bet, kad viņi, Big Dorji un Mingma paskatījās apkārt, Gustavo Līsī nebija nekur atrodams, tāpēc abi šerpas veica gida darbu un paņēma Nilsu starp sevi. Viens vīrs katrā pusē un sāka viņu vest lejā no kalna. Tie nebija nepieredzējuši kāpēji, kas centās no visas sirds. Big Dorji un Mingma jau iepriekš bija uzkāpuši Everesta virsotnē. Viņi precīzi zināja, ka tas, kas ar viņu notiek, vēl nav letāls. Bet visi 3 vīrieši bija kāpuši gandrīz veselu dienu nāves zonā. Viņi bija izsmelti, un katra minūte, ko viņi veltīja palīdzībai Nilsam, bija vēl viena minūte, kad viņu pašu ķermeņiem draudēja atteikt, bet viņi turpināja iet lēni un mokpilni, un līdz krēslai viņi sasniedza šo plašo vietu, kas ir nelielas istabas lielumā, aptuveni 27 500 pēdu augstumā, ko alpīnisti sauc par balkonu. Neskatoties uz visiem viņu pūliņiem visu pēcpusdienu, viņiem bija izdevies nolaisties tikai par 1000 pēdām zemāk. 4. nometne atradās arī vairāk nekā 1000 pēdu zemāk, un uz šīs dzegas Nils vairs nespēja pats nostāvēt kājās. Big Dorji un Mingma viņu nolaida lejā, jo viņa kājas bija pilnībā atteikušas. Viņa ķermenis vienkārši bija sasniedzis robežu pēc stundām ilgas nežēlīgas kāpšanas. Un abi šerpas, kas bija kopā ar viņu, tagad nonāca briesmīgas izvēles priekšā. Viņi nevarēja nest Nilu lejā pa nākamo posmu, jo zem balkona ir gara stāva sniega nogāze. Un abi bija kāpuši jau vairāk nekā 24 stundas. Viņi jau bija ārkārtīgi teju neiedomājami noguruši. Palikt pie Nila visu nakti zem klājas debesis pie -40 grādiem. Tas arī nozīmētu, ka uz tās dzegas būtu 3 ķermeņi, nevis 1. Tās bija iespējas. Trešās nebija.
jo volīrietis, kura uzdevums bija radīt trešo iespēju, nebija atrodams. Tāpēc viņi darīja to, ko varēja. Viņi apsēdināja Nilu taisni sniegā ar muguru pret nogāzi. Viņi iestiprināja skābekļa balonus ledū viņam blakus, pietiekami tuvu, lai viņš varētu tiem aizsniegties ar rokām. Cerība bija, ka atpūta un skābeklis varētu dot viņam pietiekami daudz spēka, lai vēlreiz pieceltos, satvertu nostiprināto virvi un saviem spēkiem nokāptu no kalna. Tobrīd Nilas smadzenes jau sāka atteikt. Tūska būtu atņēmusi lielāko daļu no viņa atlikušās spriestspējas. Taču dažām lietām nav nepieciešama pilnīga skaidrība. Viņš saprata, ko viņi grasās darīt. Pēc lielā Dordža teiktā, Nils izstiep roku un satvēra viņu kājas. Tad viņš teica: "Kalns ir manas mājas, neatstājiet mani." Uz mirkli neviens nepakustējās. Tad Mingma maigi atbrīvojās, un abi šarpas atkal piesprādzējās pie nostiprinātās virves un pazuda pieaugošajā tumsā. Nils tika atstāts viens pats, 27,500 pēdu augstumā, lai samaksātu savas ambīcijas cenu. Kādā brīdī 2004. gada 18. maijā Nils Antezenā nomira, sēžot taisni sniegā. Viņa ķermenis nekad nav ticis atrasts. Un tur arī šim stāstam vajadzēja beigties, jo Everesta nometnes varas iestādes īsti nerīko formālas nāves apstākļu izmeklēšanas. Bāzes nometnē nav policijas iecirkņa. Tur augšā nav nekādas tiesas. Alpīnists mirst augstu kalnos, sezona turpinās, un rekordu grāmatās parādās vēl viena rindiņa – augstums, nolaišanās, un ķermenis nav atrasts. Bet nākamajās dienās, augšup un lejup pa kalnu, alpīnisti atkal un atkal atgriezās pie viena vienkārša jautājuma. Tas pats jautājums, kuru iespējams tu esi turējis prātā kopš nolaišanās sākuma. Kur bija Gustavo Lisi? Kur bija tas vīrietis, kura vienīgais uzdevums bija palikt kopā ar savu klientu? Vai varēja mēģināt veikt glābšanu? Vai cits gids būtu varējis viņu sasniegt pirms krēslas? Vienīgais veids, kā atbildēt uz šo jautājumu, bija pajautāt pašam vīrietim, un tas, ko viņš teica, bija īsta meistarklase manipulācijā. Stāsti, ar kuriem Dons Draipers būtu lepojies. Īsa atkāpe. Katru mēnesi ir kāds stāsts, kas nekad nenonāk YouTube. Tas ir pieejams, ja tu to vēlies. Patreon seita zemāk. Tātad, kur mēs palikām? Gustavo Lisi bija pārsteidzoši gatavs runāt par to, kas notika tajā pēcpusdienā. Patiesībā viņš par to runāja daudz. Problēma bija tā, ka katru reizi, kad viņš stāstīja šo stāstu, viņš nekad to nepateica vienādi divreiz. Vienā intervijā Gustavs atcerējās, kā viņš cīnījās, atpaliekot no grupas, izsmelts, gandrīz nespējot turēt līdzi šerpām, kad viņi mēģināja pārvietot Nilu lejup pa kalnu. Citā viņš teica, ka atcerās, ka bija priekšā, steidzoties uz 4. nometni, lai sagatavotu ceļu. Dažreiz viņš šķita agri zaudējam spēkus, dažreiz daudz vēlāk. Pat brīdis, kad viņš šķīrās no Nila, mainījās katrā stāstījumā. Neviena no šīm versijām neizklausījās neiespējama. Katra no tām pats par sevi bija ticams. Tikai tad, kad kāpēji salika šos stāstus blakus, atklājās nepilnības. Bet tas automātiski nav pierādījums nekam, jo visi zina, ka tava atmiņa virs 8200 metriem ir ļoti slikts liecinieks. Katrs vīrs uz šīs koras bija nomodā vairāk nekā 24 stundas. Un katru sekundi elpoja gaisu, kurā ir tikai trešdaļa no skābekļa, ko smadzenes parasti saņem. Bet vienmēr ir veids, kā pārvaldīt stāstu, kas mainās. Un alpīnisti, kuri izpētīja šo gadījumu, izmantoja to. Tu atrodi liecību, kas nemainās, un salīdzini visu ar to. Liecība, kas nemainās, pieder Bigam Dordži un Mingmam. Abi šerpas to pateica skaidri, un tas nekad nemainījās. Nils sāka zaudēt spēkus jau 1. vai 2. nolaišanās stundā. Viņi paņēma Nilu sev pa vidu. Viņi visu pēcpusdienu pavadīja, nesot Nilu lejup no kaut kurienes virs dienvidu virsotnes līdz pat balkonam. Nevienā stāsta versijā gids nepalīdz savam klientam. Šajā stāstā ir viss tas, kas Gustavo stāstos nebija. Tas bija konkrēts, tas bija konsekvents. To apstiprina vienkārša aritmētika par cilvēku nogādāšanu 1000 vertikālo pēdu lejup no kalna. Un to apstiprina arī tas, kur visi pārējie tajā naktī nonāca. Bet tam vienkārši nebija nekādas jēgas. Kā profesionāls gids var pieļaut šādas kļūdas?
Nevis viena kļūda, bet vesela kļūdu ķēde ļautu 69 gadus vecam cilvēkam stāvēt virsotnē 35 minūtes. Nebija radiozvana, kad klients sāka zaudēt spēkus. Nebija plāna, nebija glābšanas. Nevienam cilvēkam 4. nometnē netika atstāta ziņa. Tās nav kļūdas spēka trūkuma dēļ, tās ir kļūdas zināšanu trūkuma dēļ. Tādas lietas, ko pat parasti cilvēki vienkārši zina. Tātad pagaidi mirkli. Kas bija Gustavo Lisi? Tas ir jautājums, kuru neviens nebija iedomājies uzdot pirms kāpiena, jo vīrietim bija gidu uzņēmums, mājaslapa, kas bija pilna ar Andu ekspedīcijām, un viņa CV augšgalā bija norādīts, ka viņš 2000. gadā ir uzkāpis Everesta virsotnē. Bet tagad cilvēki sāka jautāt, Parlez-mi, Everests ir vieta, par kuru ir ārkārtīgi grūti melot, jo tā ir viena no visvairāk dokumentētajām vietām uz Zemes. Tāpēc, kad alpīnisti sāka meklēt Gustavo Lisi 2000. gada virsotnes kāpšanas sezonas ierakstos, viņi gaidīja redzēt pierādījumus. Viņi neko neatrada, bet tas kļūst vēl sliktāk, jo par Everesta virsotnes sasniegšanas galveno pierādījumu kalpo fotogrāfija virsotnē. Tas ir galvenais pierādījums, ko katrs klients prasa redzēt pirms nolīgšanas. Un arī Gustavo bija tāda. Viņš gadiem ilgi rādīja šo savu attēlu, kurā viņš 2000. gadā atrodas pasaules virsotnē. Bet tagad, kad alpīnisti, kuri patiešām bija bijuši uz Everesta 2000. gadā, rūpīgi apskatīja šo fotogrāfiju, viņi pamanīja kaut ko tādu, kam tur nevajadzēja būt, jo tas pieder citam alpīnistam, kurš patiešām 2000. gadā stāvēja pasaules virsotnē, kurš nokāpa lejā ar savām virsotnes fotogrāfijām, un kura fotogrāfijas kaut kādā veidā nonāca Gustavo Lisi rokās, kuras 4 gadus tika uzdotas par viņa paša. Pierādījums Gustavo biznesa centrā, attēls, kas noslēdza darījumu ar katru klientu, kurš jebkad lūdza redzēt pierādījumus, bija nozagts no vīrieša, kurš patiesībā bija izdarījis to, ko Gustavo tikai apgalvoja. Izrādījās, Gustavo patiesībā nekad nebija sasniedzis Everesta virsotni tajā 2000. gada sezonā. Tā vietā viņš bija nonācis mokoši tuvu, aptuveni 200 metrus pirms virsotnes, kad viņam nācās griezties atpakaļ. Griezties atpakaļ tur nav nekā apkaunojoša. Godīgie ziņo, kur viņiem nācās griezties atpakaļ, un tas viņiem neko nemaksā, izņemot lepnumu un ego. Tā bija vienīgā cena, ko Gustavo Lisi nevarēja samaksāt. Viņš atgriezās mājās no vienīgās Everesta ekspedīcijas savā dzīvē, paņēma cita cilvēka virsotnes foto, ievietoja to savā mājaslapā un sāka iekasēt maksu no klientiem, lai kāptu kopā ar cilvēku fotogrāfijā. Tātad draugs un profesionālis, par kuru Nils domāja, ka viņš ir uzkāpis tieši tajā kalnā, kurā Nils vēlējās un atgriezies mājās bez starpgadījumiem, patiesībā nebija izdarījis nevienu, ne otru. Pieredzes plaisa, par kuru Nils zināja, ka viņam tā ir. Tā plaisa, kuras aizpildīšanai viņš iztērēja visu to naudu, tika aizpildīta ar cilvēku, kuram bija tieši tāda pati plaisa. Kad Gustavo Lisi piekrita šim darījumam, viņš apzināti atgriezās nāves zonā, lai maksājošs klients viņu aizvestu atpakaļ uz virsotni, kas viņu bija apkaunojusi. Un Nilsam nebija ne jausmas. Viņš domāja, ka pērk pieredzi, kas kompensēs viņa vecumu. Tā vietā viņš neapzināti uzticēja savu dzīvību kādam, kurš šo pieredzi bija uzkrājis balstoties uz meliem. Vai tas ietekmēja lēmumus, ko viņš tajā dienā tur augšā pieņēma? Uz to patiesi var atbildēt tikai Gustavo Lisi. Vai tu vari iedomāties, cik liels ego ir vajadzīgs, lai to izdarītu? Bet gandrīz neticami. Gandrīz neiespējami. Tas kļūst vēl sliktāk, jo uzmini, ko Gustavs izdarīja pēc tam, kad tajā 2004. gada 18. maija naktī nokāpa no tā kalna un sasniedza teltis 4. nometnē, kamēr viņa klients vēl joprojām sēdēja sniegā 1000 pēdu augstumā virs viņa. Viņš aizgāja gulēt, un, lai būtu godīgs pret šo vīru, Gustavo nokāpa no tā kalna patiešām sliktā stāvoklī. Viņa paša spēki kaut kur pa ceļam izsīka, un pēc viņa teiktā nogurums viņu piemeklēja tik spēcīgi, ka viņš gandrīz nespēja turpināt kustēties. Viņš teica, ka sasniedza teltis 4. nometnē vēlu tajā naktī, ap 11:00, pilnīgi izsmelts, un vīrietim šādā stāvoklī tajā naktī var piedot, ka viņš sabrūk guļammaisā. Nāves zona iztukšo ikvienu.
Varbūt viņā tiešām vairs nebija nekā palikuša. Bet miegs atjauno spēkus, bet informācija, kas bija Gustavo rīcībā, nevarēja gaidīt, kad kāds pamodīsies. Viņš bija vienīgais cilvēks 4. nometnē, kurš zināja, ka viņa 69 gadus vecais klients joprojām ir tur augšā. Vēl nav ārpus briesmām. Un visapkārt viņam dienvidu pārējā bija citu ekspedīciju teltis ar pilnām skābekļa baloniem. Pastāstīt jebkuram no viņiem, kas noticis, neprasīja neko vairāk kā tikai vārdus. Viņš nevienam neko neteica. Viņš necēla trauksmi ne tajā naktī, ne arī saulēktā 19. maijā, ne pēc atpūtas, ne pēc skābekļa, ne arī pēdējās rīta stundās, kad vēl bija iespējams iedomāties, ka Nīla sirds vēl pukst. Tomēr kaut kas tika izziņots, jo nākamajā dienā Gustavo Lissi mājaslapā parādījās jauna informācija, un tas, ko pasaule ieraudzīja, bija labas ziņas no Himalajiem. Veiksmīga ekspedīcija. Everesta virsotnes sasniegšana. Ja jūs bijāt bijušais vai vēl labāk topošais klients, kas lasīja šo atjauninājumu, viss bija noticis tieši tā, kā vajag. Gids atkal bija paveicis savu darbu. Klients, kura nauda bija apmaksājusi ekspedīciju un kurš joprojām sēdēja 1000 pēdu augstumā virs 4. nometnes, nosalis un bezpalīdzīgs, kad tika izsūtīts šis atjauninājums, vispār netika pieminēts. Bija tā, it kā viņš nekad nebūtu eksistējis, bet Glādijai viņš gan bija ļoti reāls. Glādija Antezana bija precējusies ar Nilu 38 gadus. Un 38 gadu laikā, strādājot un pārvarot katru kalnu, kas bija viņu ceļā pirms šī, viņiem bija noruna, ka viņš darīs bīstamās lietas. Un tad, tiklīdz viņš būs drošībā, telefons zvanīs. Viņš to nekad nebija pārkāpis. Nevienu reizi gandrīz 40 gadu laikā. Tajā nedēļā Glādijs atradās slimnīcas gultā Baltimorā, atvesaļojoties pēc nelielas operācijas. Tāpēc 18. maijā viņa gulēja tur un prātā rēķināja laika starpību. Ja viņš tur sasniegs virsotni no rīta, tad līdz vakaram būs atpakaļ nometnē. Tas nozīmē, ka viņam drīz vajadzētu piezvanīt. Tad beidzās 18. un pienāca un pagāja 19. Beidzot telefons piezvanīja 2 dienas pēc virsotnes sasniegšanas, un balss otrā galā nebija viņas vīra balss. Tā bija spēcīga, skarba balss, kas viņai teica, ka viņas vīrs ir sasniedzis pasaules virsotni. Ka viņš tur augšā bija ārkārtīgi laimīgs, bet kaut kas bija nogājis greizi lejupceļā, un Nils neatgriezās nometnē. Balss teica, ka Nila vairs nav. Tad tajā pašā zvanā viņš jautāja, kur viņam nosūtīt viņas vīra mantas? Tas bija viss, kas Glādijai bija. Nebija ne līķa, ne saprotama izskaidrojuma. Tikai solījums, kas beidzot tika lausts. Lielākajai daļai ģimeņu ar to viss arī beidzas. Jo ko tu patiesībā vari darīt? Nav bēru bez ķermeņa, nav policijas ziņojuma. Ja nav policijas, Everests tev aizver durvis un industrija aiz tām tikai parausta plecus. Kalns ir bīstams, viņš zināja riskus. Un Gustavo būtu ticis cauri ar visu, kas tur augšā notika. Ja ne Fabiola Antezana. Fabiola bija Nila meita. Un dažu dienu laikā pēc šī telefona zvana viņa jau bija lidmašīnā uz Katmandu, jo Fabiola nebija sēdējusi mājās tumsās 6 nedēļas. Viņa visu ekspedīcijas laiku bija saņēmusi ziņas no sava tēva. Un kaut kur tajās nedēļās, starp ikdienas ziņām par viņas dzīvi un tēva pēdējo lielo kāpšanas piedzīvojumu, bija iesadzies vēl kaut kas. Lietas starp Nilsu un Gustavu negāja tā, kā tām vajadzēja iet. Un viņas tēvs viņu turēja lietas kursā. Tagad pats par sevi tas nozīmēja gandrīz neko. Klienti un gidi krīt viens otram uz nerviem katrā garā ekspedīcijā. Tas nebija tāds iemesls, kura dēļ tu pamest ekspedīciju. Bet tas noteica visu turpmāko. Jo, kad Glādija beidzot saņēma līdzjūtības zvanu, visi pārējie uz zemes dzirdēja par alpīnisma traģēdiju. Fabiola dzirdēja ko citu. Īpaši, kad gids, ar kuru viņas tēvam bija problēmas, bija tas pats gids, kurš nokāpa lejā bez viņa, 2 dienas klusēja par notikušo un tagad dīvainā kārtā steidzās nosūtīt viņa mantas. Tāpēc viņa nebija gatava to atstāt tāpat. Viņai bija jāuzzina, kas notika. Viņas pirmais pieturas punkts bija ekspedīcijas dokumentācija, un tad atklājās, ka viņas tēva nāve jau bija reģistrēta kā parasts ar augstumu saistīts nāves gadījums. Izmeklēšana netika uzsākta, nekāda izmeklēšana nebija plānota. Nepāles valdība Nilu Antezānu jau bija norakstījusi vēl pirms viņa meitas lidmašīna bija nolaidusies. Tāpēc viņa vērsās pie cilvēkiem. Viņa sāka meklēt jebkuru, kurš tajā sezonā bija bijis kalnā.
Taču sezona bija beigusies, un liecinieki izklīda pa duci valstu. Un tiem, ar kuriem viņi varēja sazināties, tur augšā bija karjeras, kas neizdzīvo, ja liecina pret gidiem. Cilvēki bija pieklājīgi un ļoti līdzjūtīgi par viņas zaudējumu, bet viņi teica ļoti maz, izņemot Šarpas stāstīto un Gustavo mainīgos stāstus. Bet pat tad, kad Katmandu viss izsīka, viņa turpināja uzdot savus jautājumus žurnālistiem un izmeklētājiem alpīnistu sabiedrībā, sūtot ziņu pēc ziņas ikvienam, kam bija iespēja izmeklēt. Un tas nostrādāja, ka pēji, kuri bija bijuši kalnā, sāka oficiāli apmainīties ar informāciju par Gustavo. Kopiena sāka pētīt viņa darbības vēsturi, un viss, ko jūs uzzinājāt šī video sākumā, tukšā 2000 gada sezona. Nozagtais fotoattēls. Bizness, kas tika uzbūvēts uz cita cilvēka virsotnes sasnieguma rēķina, kļuva publisks un oficiāls, tā lai neviens nākotnes klists to nevarētu nepamanīt. Washington Post reportieris vairākus mēnešus pa stundām rekonstruēja ekspedīciju, un Maikls Kotas, Pulitzera prēmijas iegūšais žurnālists, kurš tajā pašā sezonā kāpa Everestā, padarīja šo lietu par savas grāmatas centrālo tēmu. Par to, par ko kauns bija kļuvis. Tā kā, pa kuru esi gājis šajā video, ir viņu darbs. Ierosināta ar meitas palīdzību, kurai nav ne dienesta žetona, ne jurisdikcijas un nav ķermeņa, ko apglabāt, kura nolēma, ka kalns ir bīstams, nebija atbilde. Kā tad? Lietā ar tik skaidriem pierādījumiem, tu domātu, ka tā ir vienkārša un ātri atrisināma lieta, vai ne? Gustavo vajadzēja arestēt un apsūdzēt kaut vai nolaidībā vai pamešanā, vai vismaz krāpšanā. Lūk, kas patiesībā notika. Nekas. Atceries, Nepāles valdība jau bija reģistrējusi Nila Antezanas nāvi kā parastu augstuma izraisītu nāvi un atteicās izmeklēt. Un neviena tiesa nekur citur šo lietu neuzņēma. Jo neviena tiesa nekur citur to nevarēja. Paseku jurisdikcijai uz mirkli, un tu redzēsi slazdu. Gids bija argentīnietis, klients bija amerikānis. Nāve notika Nepālā, 27,500 pēdu augstumā vietā, kur neviens izmeklētājs nekad nestāvēs, kur pierādījumi ir iesaluši uz kores, kuru neviens nevar viegli sasniegt. Gustavo Lisi vienkārši aizgāja prom. Un viņš atgriezās darbā. Vairākus gadus pēc tam jūs varējāt atrast Gustavu Lisi, vadot maksājošus klientus augšu pa kalniem Dienvidamerikā. Jauni klienti, kuri visticamāk atvēra mājaslapu, izlasīs CV un uzticējās vīrietim, kas stāvēja viņa priekšā gluži tāpat kā Nils. Jo lieta pasaulē bez tiesām ir tāda, ka publiska atmaskošana ir vienīgais iespējamais sods. Kāpēju aprindās viņa vārds kļuva par apzīmējumu visam, kas nav kārtībā ar neregulētu kāpšanu. Kāpēji fórumos atklāti jautāja, kā šis cilvēks joprojām var strādāt, kā viņš joprojām var būt cienījamu alpīnisma klubu biedrs. Un atbilde katru reizi bija tā pati, ko Nepāla deva Fabiolai. Nevienam nebija pilnvaru viņu apturēt. Vienīgā pārbaude augstkalnu gidu darbā ir paša klienta pārbaude. Un klienti nelasa alpīnisma fórumus, viņi lasa mājaslapas. Sistēma, kas nespēja sodīt Gustavo Lisi, ir tā pati sistēma, kas vispār ļāva viņam strādāt par gidu. Tā nekad nemainījās. Un kad Antezanas ģimene viņu tieši konfrontēja, Gustavo Lisi pateica vienu no visšokējošākajām lietām visā šajā katastrofā. Viņš apstrīdēja, ka jebkad vispār būtu bijis Nila gids. Kā Gustavo to stāstīja, viņš vienkārši bija Nila draugs, kurš vienkārši bija tajā pašā ekspedīcijā. Vīrietis, pie kura Nils devās pāri puspasaulei, lai uzticētu viņam savu dzīvību, vēlāk apgalvoja, ka nekad nav bijis viņa gids. Tikai draugs, kurš vienkārši tur atradās. Neviens nekad netika apsūdzēts par to, kas notika ar Nilu Antezānu. 12 gadus vēlāk vēl viens alpīnists devās tajā pašā nāves zonā, dzenoties pēc tās pašas vēlmes pierādīt kaut ko pasaulei. Taču šoreiz nebūtu neviena gida, uz kuru varētu novelt vainu. Tas būs nākamais stāsts.